Bērnu alergologs Kristīna Amosova ir nolēmusi dalīties pieredzē, kas uzkrāta 5 gadus ilgā darbā. Nevienmēr pietiek laika par visu izrunāties konsultācijas laikā. Poliklinika konsultācijas laikā pa tām 20 minūtēm nevar ļoti daudz izstāstīt cilvēkiem. Un tīpaši ir kaut kādas tādas atsevišķas diagnozes, kā piemēram atopiskais dermatīts, tas pats bieži pieminētais, bet viņš arī visbiežākā problēma bērnu vecumā, kad gribās stāstīt un stāstīt un stāstīt, un tu iedod tik mazu daļiņu no tā visa informatīvā materiāla, ka tu jūties parādā tiem vecākiem. Pirmais, ko bērnu vecāki pamana, ir izsitumi uz bērna ādas. Visbiežāk pirmās aizdomas ir par alerģiju. Tomēr iemeslu bērnu izsitumiem var būt ļoti daudz. Ļoti bieži vecāki ir panikā par nebūtiskiem sīkumiem, vai gluži pretēji nepamana nopietnas problēmas. Izskaidrot simptomus un noteikt diagnozi var tikai speciālists. Bērnu alergologs ir tāds cilvēks, kas redz tos izsitumus ļoti bieži. Vienas poliklinikas laikā, pieņemšanas laikā es redzu viņus daudz, 10, varbūt gadījumus dažādus. Un tad es esmu tāds nosacīti eksperts tādā virzienā. Īstenībā ar izsitumiem, dažāda veida izsitumiem var nākt pie bērnu alergologa. Bet nevis ar tādu domu, ka noteikti bērnu alergologs izmeklēs uz pārtikas alerģijām vai citām alerģijām, bet cilvēks tomēr nāk uz konsultāciju. Un šis fragments no tā visa var būt arī ļoti būtisks, jo cilvēki pieraduši pie bērnu alergologu nākt uz alergotestiem. Un šis mums paliek apgrūtinoši, jo sākumā mums jāpārliecina cilvēkus, ka nevienmēr alergotesti sniedz to nepieciešamo informāciju, ko sagaida šīs cilvēks. Visbiežāk bērnu vecāki ieraugot izsitumus uz ādas, izskaidro tos ar alerģiju pret pārtikas produktiem. Piemēram, viens no visbiežāk sastopamajiem mītiem ir atopiskais dermatīts, kurš tiek uztverts kā alerģija no pārtikas produktiem. Atopiskais dermatīts tiek konstatēts katram 5. bērnam. Vienmēr pirmais jautājums, no kā tad manam bērnam ir alerģiska reakcija, bet īstenībā nav tā, ka vienmēr mums atopiskais dermatīts saistīts ar pārtikas alerģiju, un diezgan reti tas ir saistīts ar pārtikas alerģiju. Un šeit paiet arī laiks, pārliecinot cilvēku, ka nevienmēr mums jāmeklē problēmu pārtikā, jo šeit varētu būt ļoti daudz un dažādi iemesli, kāpēc atopiskais dermatīts veidojas, un katram vecumam posmam varētu būt savi iemesli, kāpēc atopiskais dermatīts veidojas. Līdz 5 gadu vecumam 95% parādās atopiska dermatīta elementi, un te pašā laikā līdz 1 gadiņam 50% gadījumos parādās šī saslimšana, tāpēc pēc būtības tā ir mazo bērniņu tāda problēma. Šī saslimšana iet ar ļoti izteiktu niezi citreiz, un tad bērniņš nevar izgulēties, viņš mostās nakts laikā, tad visas ģimenes guļ kopā ar saviem bērniem, tur rociņas, un tāpēc šī ir tāds dzīves kvalitātes jautājums, un ne tikai tam pašam manam pacientam, bet arī visai ģimenei kopumā. Kristīna Amosova semināra laikā aicina neārstēt alerģijas bez speciālistu konsultācijas. Ir jāuzticas ārstam, un ja nav izdevies izveidot kontaktu ar vienu speciālistu, jāmeklē cits, līdz tiek uzstādīta precīza diagnoze un sastādīts ārstēšanas plāns.